Un pa ceļam apstīsimies, vai būs. Man liekas, ka ir jau kuģītis. 2 kuģīši, viens ir pirātu, un to pirātu man pazīstams tas kapteinis Jānis. Viņš saka, kaut ko vajag pirātisku uzzīmēt. Un tas otrs projekts bija to otru kuģīti uzzīmēt. Tur vienā pusē Nāra, Lielupas Meldros, un no otras puses Jelgavas pils. Nu, tad mēģināja lēnām garā kuģītes krastā. Līniju īsti to apakšā nevar saprast, kur tas, līdz kurienei tas kuģis būs, bet trāpīja visu. Apakšā ūdens, augšā visi Jelgavas skatiņus. Domstarpības bija, kādu to Nāru taisīt tādu lielāku vai tādu smalkāku, bet es tādu vidējo variantu izmēģināju. Šo mēs varam saukt jau par monumentālo mākslu. Starp citu, jā, uz ilgu laiku tas viss te, es domāju, ka būs. Nu, es domāju, ka vietējiem patīk, nu visvairāk jau pirātu. Kad nāk bērni, tad viņam pirātu vajag savādāku citu. Nē, viņš saka pirātu. Un tad kapteinis Jānis iedod tās pirātu cepures, tos nažus iedod. Viņš izdomāja, kad varētu visi tie, kas ir šajos kuģīšos braukuši, mierīgi var ar kaut ko uzrakstīt virsū no kurienes. Tā kā viņš ir aprakstīts un atkal tāda cita kuģīša nav. Bet šis rejošs tā nav deklarācija? Jā, nē, tas ejošs kuģis, viss kā vajag. Un starp citu, tur uzzīmēta Jelgavas pils vecā schēma. Un tur ir dārgumi kaut kur aprakti, un tad tiem bērniem bija jāskatās, kurā vietā. Tā kā tur nebija tik vienkārši. Vecais pils, nezinu, no kuras 17. gadsimta, no 16. atrāda tādu plāniņu, tur uzzīmēja virsū. Pāris kuģītis, man jau patīk. Man pašam ar tiesības, bet kuģīši nav. Vajadzēja tās tiesības? Jā, arī bija vesela problēma. Mums jāglābi, jābrauc ar motorlaivu, tiesības nevienam nav tajā laikā. Nu, kāreiz jau neskatījās, kāreiz kurš nu, jā, bet es tā kā priekšnieks, es gribēju, lai būtu tiesības tiem ugunsdzēsējiem. Sarunāju pazīstamu, kas nosponsorēja tās mācības. Un tad 5 iznāca tā nauda, man neiznāk. Kas jūs īsti esat? Ugunsdzēsējs, mākslinieks, karikatūrists vai muzikants? Visu kopā pa bišķi. Sakarā to, ka man tēvs bija ugunsdzēsējs, bija Elijā par autovadītāju, par šoferīti. Nu, jā. Un tad es izlēmu, kad es varētu kļūt par ugunsdzēsēju. Un tad vajadzēja mācīties tajā laikā Ļeņingradu, tagad Sanktpēterburga, un tur 2 gadi 9 mēneši. Nomācījos, un jauns leitnants atnāca atpakaļ uz Jelgavu. Nu, pirms tam jau pa ugunsdzēsējiem bija zināms viss. Tēvs no bērna kājas ņēma līdzi uz darbu, tā teikt. Starp citu, tā arī bija, jo nebija, kas man pieskata. Es tur pat ugunsdzēsējs pie viņa tusēju, un pēkšņi atskan zvans. Jābrauc, man nav ko likt, ņēma līdzi. Tā kā pirmo reizi aizbraucu uz lielu ugunsgrēku, vēl maz būdams vēl laikam skolā diez vai gāju. Un tad dega tas lielais mūsu pusē klākšanas purvs. Skaidrs, ka man tur iekšā nelaida, man tur izsēdināja ārā caurlaidē. Bet jau pēcpusdienā es jau tevu satikos, un tad es apstījos, kā tur tanis dūmos un kā gāzmasku viltu visu pārējo. Un pirmo gadu visvairāk iznāca stobru turēt. Man Ļeņingradā prasīja, uz kuru pusi tu gribi dienēt tālāk. Visa Padomju Savienība tev gaida. Es teicu, negribu apakaļ uz Latviju. Atbraucu uz Latviju, Rīgā priekšnieks saka, kur tu gribi dienēt? Es saku, apakaļ Jelgavā, no turienes nācu. Apstījos, jā, vieta ir, lūdzu. Un tā sāku lielākoties sākuma par ugunsdrošības inspektoru, lielākoties, un pēdējos 10 gadus tikai par priekšnieku. Ai, atnāca ar mazbērnu. Sieva. Par muzeju tā ideja pavisam vienkārši. Šajā mājā es nostrādāju 32 gadus, biju arī ugunsdzēsēju priekšnieks. Nolūk, un ejot jau pensijā, iešāvās doma tāda galvā, varbūt kaut ko aiz sevīm atstāt. Un kāpēc nevarētu būt ugunsdzēsēju muzejs? Un vārds pa vārdam, 3 biedru grupa, viens, kuram tā mašīna pieder, viņš saka, ļoti labi ideja, došu mašīnu. Otrs saka, tur kaut ko vajag paremontēt, kaut ko uztaisīsim, noflīzēsim. Labi.
Un tā 18 gadus atpakaļ es savā viesu grāmatā atzīmēju, lai tas cipariņš būtu. Tas 26. jo 26. oktobris arī asociējās mums Jelgavā ar vēl vienu gadu, ar vēl vienu gada dienu. Jelgavā ugunsdzēsējiem ir gada diena. Ja Latvijā ir 17. maijs, tad mēs esam tajā pašā 1865. gadā, tikai 26. oktobrī. Tāpēc man tas svarīgs tas datumiņš bija. Nu tā. Neizstāstīju pats sākuma laikam vienu teikumiņu, kā man tas doma par to muzeju bija. Jelgavā ir psihoneiroloģiskā slimnīca Ģintermuiža. Īsāk sakot, psihene. Tur radās ideja? Ar 4. autobusu līdz galam jābrauc. Nu, lūk, un es biju pie viņiem muzejām. Un pēc tam iešāvās man galvā arī tā doma, ja viņi var, psihene var, vai tā mēs nevaram. Un tā kā tas arī viens no iemesliem bija, kāpēc to muzeju sataisīja. Un starp citu, tā sirēna ir no psihenes. Man priekšnieks teica, nu, mums jau vairāk nevajag atdeva, un tagad, nu, te citreiz var uzgriezt, lai skan. Šī ir unikāla atkal mašīna ugunsdzēsēju, kura ir uztaisīta 1939. gadā. Viņa ir tepat arī ugunsdzēsējos darbojusies un braukusi uz ugunsgrēkiem. No 1939. gada līdz 63. gadam. Nu, skaidrs, ka viņa tāda nebija skaista. Tur milzīgs darbs ieliks, lai viņa atkal spīdētu, lai atkal viss būtu kārtībā. Šo mašīnu jūs neredzēsiet ne motoru muzejā Rīgā, ne ugunsdzēsēju muzejā Rīgā. Tā kā vienīgā, kas te Baltijā, es domāju, tāda mašīna ir saglabājusies. Un starp citu, to mašīnu ražoja tepat Jelgavā. Mēs pašlaik atrodamies Dobeles ielā 16, bet Dobeles ielā 68 ir vēl saglabājusies Ludviga Paula darbnīcas, kā lai pasaka, reklāma uz sienas no pirmskara no 30. gadiem, kurā rakstīts, ka Ludviga Paula darbnīcā ar tādām lietām nodarbojās. Atnāca ugunsdzēsēji un teica, mums vajag ugunsdzēsēju mašīnu. Darbinieks saka, jā, cik tā problēma? Labu projektiņu izstrādāja, viņi saka, 5000 latu tas maksās. Tātad tajā laikā 5000 latu bija diezgan liela summa, bet mašīna bija skaista, un pēc šīs mašīnas vēl 3 tādas uztaisīja, pavisam 4. Viena aizceļoja uz Ainežiem, tā nav saglabājusies. Otra aizceļoja uz Zilupi, uz Daugavpils pusi. Tā nav saglabājusies, vienīgā šī mašīna. Šeit ir un priecē acis. Un tad gribu parādīt, kas tad ir ugunsdzēsēju mašīnā iekšā, kur tie brīvprātīgi ugunsdzēsēji sēdēja. Abās pusēs koka sēdekļi. Tur varēja brīvprātīgi ugunsdzēsēji sēdēt, braucot uz ugunsgrēku. Ja bija lietus, tad viņi varēja tajā kabīnē noslēpties no lietus, un te pa vidu stāvēja ugunsdzēsēju pumpis vai ugunsdzēsēju sūknis, kuru vajadzēja ņemt līdzi. Latvija no Amerikas izvēlējās, ka viņi ņems tos pamatu no Forda rūpnīcas, un lai būtu lētāk tā licence, un lai vairāk vietas uz kuģa, tad tās visas rezervas daļas un motorus un virsbūves visas veda uz šejienu kuģiem, un te skrūvēja kopā. Un tā Ludviga Paula cehā toreiz strādāja 50 cilvēki, un lielākoties viņi taisīja autobusus, un kāds bija pasūtījums, to arī viņi taisīja smagās mašīnas autobusus. Tā kā tā par šo. Rafa vectētiņš var cegot. Jā. No eksponāti tur vairāk kā 600 laikam ir, un to, ko norakstīja, kas vairs nebija vajadzīgs, es tā tālredzīgi vācu. Nu, tad beigās iznāca tā, ka tas muzejs ir pilns. Un vismaz parādīt noteikti kaut ko var no tā visa. Eksponāti ir daudz vietas maza. Gribēju parādīt ugunsdzēsēju suni. Re, ko viņš ir. Viņš ir taisīts no 7 ugunsdzēsēju zābakiem. Grūti gāja, kamēr viņu saskrūvēju. Bet suns ir un līdzīgs ar, un nekur citur jūs tādu neredzēsiet. Nu, vienīgā problēma nav vārda tam sunim. Un tad tie bērni atnāk, un es viņiem prasu, nu varbūt kādu nosaukumu tam sunītim varētu izdomāt. Reksis, Bobis, Šariks, es saku, kaut ko tādu interesantāku. Pašās beigās viens mazais izpļauj, nosauksim viņu par zābaksi. Zābaki ir, suns ir, varbūt arī, lai stāv zābaksis. Man priecē
viena cita lieta. Ja atbrauc bērnu dārzs, ja atbrauc no skolniekiem, es viņus izglītoju par ugunsdrošību. Un ja kāds atcerās vairāk, ka tas numuriņš, pa kuru jāzvana 112, vai atcerās, kad uz pirmā ledus nevar iet, kad ar elektrību nav joki, kad ar sērkociņiem nav joki, tas jau ir labi. Kas no regālijām tā laika palicis ir no pirmajām? Praktiski nav palicis nekas. Ja nu vienīgi pirms kara man dažas mantiņas ir, ko es esmu dabūjis, tas ir šis skaistais karogs, tas garais. Tas ir no Elejas brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības. Un tas karogs ir arī unikāls. Viņš ir 1931. gada. Tur augšā ir sudraba nagls iedzīts iekšā. Kad nāca ciemiņi uz šīm karoga iesvētīšanu, tad katram no ciemiņiem bagātākajiem bija tā nagla līdz sudraba. Un tur ir rakstīts, ka vai nu tur no dzelzceļniekiem, vai no apdrošināšanas, un katrs tur iesita savu naglu. Tur kāds 6 laikam, 6 ciemiņi vismaz tādi lielāki ir bijuši. Un salīdzinoši viņš diezgan labi saglabājies. Viena puse sarkana ar 2 cirvīšiem un kasku, un Elejas brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības sauklis. Un tas sauklis skanēja tā: cauri liesmām, cauri briesmām, steidzies citiem palīgā. Nu, forši. Nu, kas tur forši tagad, mūsdienās? Kā? Nu, mūsdienās, bet... Elejā ugunsdzēsēji vairs nav un Jelgavniekiem jābrauc. Nu, bet tas ir tagad, bet agrāk bija šādi. Un gads, 1931. gads, un šajā pusītē 2 ozolu zari ar 3 zvaigznēm. Un tad man visādas formas no tiem 80. gadiem un mēģināju pakārt uz pakaramiem. Nu, nesmuki izskatās. Pašās beigās viens pazīstams saka, ko tev muzejam vajag? Es saku, vajadzētu man kādu manikenu. Viņš man saka, cik tev vajag? Kā man sirds sāka puksēt? Cik tas jau nozīmē, ka daudz ir? Es saku, kādus 5 vajag? Nu, viss 5 apģērbu. Tagad vēl viena lieta, kas manā muzejā ir. Viens no tiem ir šis painis. Jautājums. Kāpēc tādas formas? Ja tā zolīdi, mēs pie tā vieta pieietu klāt, tad viņu vieglāk bija taisīt tikai viena šuve. Bet padomju laikā no ugunsdzēsības stendiem visātrāk pazuda skaistie, sarkanie, nokrāsotie, parastie spaiņi. Saimniecībā nodara. Pēc tam izdomāja tādus. Un izdomāja tāpēc, lai nezaktu. Un stūrītī redziet, kas augšā ir uzrāpies. Tas ir kaķis, un tas ugunsdzēsējs to kaķi grib glābt. Ļoti lēti man tas viss iznāca. Tas koks auga aiz muzeja. Tas kaķis pats dārgākais kumpulās. Pa 2 lati toreiz nopirku. Bet doma ir tāda, kad atnāk tie bērni un prasa, ko tie ugunsdzēsēji dara. Pirmais viņi saka, dzēš ugunsgrēkus. Nu, skaidrs. Otrais punkts, stabili glābi kaķus. Nu, dažreiz ugunsdzēsēji arī pasmējās, pajoko. Tantiņa saka, nu tas kaķīts augšā kokā, nu paņemiet nost lūdzu. Jūs nevarat pateikt, kā jūs viņu noņemsiet, viņam nesāpēs. Nē, mēs ar stoburu, ar spiedienu viņu noslaucīsim no turienes. Nē, nu tad jau es ar ziltiņu, ar smaržiņu tur dabūšu viņu nos. Nu, dažreiz tādi joki arī mums gadās. Bet tā nav ikdiena, tas ir par retu reizi. Tā karikatūra aiz muguras, tā ir paši zīmēta? Nu, bez šābām tā ir arī mana karikatūra, kurā es attēloju nedaudz ugunsdzēsēju darbu un viņu funkcijas. Nedaudz Gunāra Bērziņa atgādina. Jā, man viņš paigi patīk. Nu, šeit ir darbiņa, ko tie ugunsdzēsēji dara. Nu, skaidrs kaķis kokā, darbs ūdenī, cilvēku glābšana, darbs autoavārijās, pēc tam tur kādu stārķa ligzdu varam saremontēt. Un durvju atvēršana varētu būt, ja kaut kas no jumta krīt nost, tad ugunsdzēsēji kaut kā izdara tā, lai nekristu cilvēkiem uz jumta. Nu, tagad viņi norobežo to vietu un citreiz var kaut ko tur noņemt un tā tālāk. Un augšā irši. Un par tiem iršiem arī vesels stāstiņš un vesela epopeja. Mēs pirmie Latvijā sākām darboties ar iršiem. Jelgavnieki? Jelgavā. Irši arī jelgavnieki, bet tā doma tāda, kad zvana no bērnu dārza un saka, tie irši, mums ir viena nelaime no iršiem uztaisījuši mājiņu nojumē pie bērnu dārza. Nu, tāda tā kā papīra tik liela. Un šorīt no rīta bērnam iekod, audzinātāji iekod, nu, palīdziet, zvanam par riņķi, neviens nepalīdzēs. Jāpamēģina. Nu, pirmoreiz skaidrs, ka mums arī iekoda. Mēs zinājām pēc tam, kā ģērbties. Nu, tad apkopēs tie 2 maisi. Droši paliek droši, tā mājā ir riņķī,
Un nomaļā vietā mēs laižam pa vienam, viņi lido ārā un atpakaļceļu vairs neatrod. Tā ir bijis. Un... Tā kā budisti tādi. Jā. Tā māksla, var sakot, radās dežūras laikā, tā kā nebija ko dzēst. Ar to mākslu, to zīmēšanu jau skolas laikā jau šur tur kaut ko pazīmēja, kā sienas avīze. Domāju, ka kaut kādā veidā vajag savu prasmi uzfrišināt. Un iestājos Jelgavā gleznošanas studijā pie Andas Buškevicas. Krāsas ir daudz, spēj tik mālēt. Sižetu vajag. Tas visgrūtāk nāk. Sižeti jau visapkārt pasaulē. Nevaru krāsu zīmēt vai gaudu zīmēt. Man jāpadomā, es varu nedēļu meklēt, ko es gribu tādu skaistu uzzīmēt. Tā kā tas tik vienkārši man nenāk. Šī ir pati pēdējā glezniņa. Tā būs izstādē novembrī Kultūras namā. Reku vēl viena glezniņa. Tā ir tā migla, kur es šausmīgi meklēju ilgi un pašās beigās pats nobildēju un pats arī savu no foto uzņēmu. Realitātē tieši arī tā vieta tā izskatās. Manā skatījumā mums to glezno ir, iedomājieties, mums ir gleznošanas studija, to mākslinieku ir daudz un katrs zīmē. Un es uzskatu, ka tās gleznas kaut kā nevisai iet. Tā kā lielākoties ir dāvināts. Man mājā Tapešu vietā arī gleznas. Un tās tauras, tās ir no Ugunsdzēsēju orķestra? Vispār man mazie atnāk, saka, prasa, kāpēc tās tauras? Viņi saka, pavisam vienkārši. Viņi saka, tur var ūdeni ieliet iekšā, tur var ugunsgrēku nodziest. Es saku, nē. Senos laikos ugunsdzēsējiem bija Pūteļu orķestrs. Tagad, cik es esmu lasījis, tad laikam Valmierā ugunsdzēsēju Pūteļu orķestrs ir. Mums gan tāda orķestra nav, bet tauras es sameklēju un atnesu. Mājās daudz vietas aizņēmu. Var apstīties šo bildi un var apstīties šo afišu. Un afišā rakstīts, ka ugunsdzēsēji taisa plašus un skaistus zaļumu svētkus. Un tas ir pirms kara, 20. jūnijas. Un būs bagātīga bufete, būs laime saka, un maziem burtiņiem tur rakstīts, ka būs zirgu un velosipēdu pieskatīšana līdz rītam. Tā kā var dejot un nebaidīties par saviem transporta līdzekļiem. Ja pa pušamā instrumentu, tad man ir muzikas skola. Man bija 5 gadu muzikas skola, un tad vajadzēja spēlēt tauri. Es tam padomāju, kur estrādē tāds baritons, kāds ir redzējis, nav. Tā pārgāju uz to Jēriks bazonu, to trombonu. Kaut kur nedaudz estrādes, varbūt orķestrītī esmu spēlējis skolas laikā. Un pēc tam bērnu orķestrī. Arī, kā lai pasaka, ne tur jautrs kaut kas, ne tur skumīgs kaut kas, bet pie visa pieroda. Bet godīgi nospēlējām 25 gadus, veci apmira, vidējiem zobi izkrita, un tā mums likvidējās tas Pūteļu orķestrs. Bet spēlējām gandrīz katru nedēļu, un pēc vajadzības, un pēc tam nākties cilvēcīši, cik tā jūs prasiet par to spēlēšanu? Es saku, 14 rublīšus. Un cik te jūs esiet? 7. Padaudz, es saku, jūs nesaprotāt, 14 pa visiem rublīši, tātad 2 katram. Vai tā jūs vispār pavēlt? Bet mums jau tā kopā būšana, tā bija tā galvenā tā spēlēšana, kopā būšana, kaut ko uzspēlēt. Tā. Tagad pensijā daudz jaunas nodarbes. Tur vēsturnieks ir viens, šo redzējam arī Ānas baznīcā. Annas baznīcē tagad ir savs atbildīgais par ugunsdrošību, vai? Nē, par ugunsdrošību, nē. Bet tajā kompānijā, kas mums tur ir, man uzticēja putekļu sūcēji, un kādus 10 gadus es to paklāju tīru, bet kā to profesiju nosaukt, ja pie altāra tie vecie grēki ir izsūdzēti, tur viņi kaut ko paliek, laikam vai nepaliek, un es ar putekļu sūcēju viņus tur savācu. Es tā vienreiz padomāju, interesants būtu tas nosaukums manam darbiņam, bet līdz nosaukumam neesmu izdomājis. Bet man patīk, tur tā kompānija laba ir, un baznīca vajag tīru, katru otrdienu ejam, un dažreiz jubilāri apsveicam
kad vajag. Tas man patīk. Un tur es arī esmu sevi atradis. Šodien mēs atkal visus esam sapulcējušās kopā, jo mūsu māsai, Maijai, ir 70 gadi. Veselību, veselību un vēlreiz veselību. Un vienu puķīti. Paldies! Dažreiz tam sievām pa godu tur klavierītes uzspēlēju, jo man te putekļu sūcējs jāatpūtina. Atpūtina putekļu sūcēju un tad uzspēlēju bišķiņas klavierītēm. Un tad dažreiz biju paņēmis līdzi saksofonu. Gribu mācīties saksofonu, jau tā kā pirmās klases skolnieks jau drusku iepūst varu, un tad baigi forša akustika, un tad augšā tur uzspēlēju saksīt. Un man bija mērķis. Cilvēki bez mērķa taču nevar dzīvot. Un viens mērķis man bija tāds – iegādāties saksofonu un iemācīties spēlēt. Un iemācīties tik tā, lai nospēlētu ilgo ceļu kāpās un pie jūras. Grūti gāja, bet es to izdarīju. Es pēc notīm mācījos pašmādības ceļā, iemācījos, aizbraucu uz jūru, skatījos, lai cilvēka nav neviena. Kurš tu novērtēji? Sieva novērtēja, jā. Bet nospēlēju no sākuma līdz beigām un savu mērķi piepildīju. Nevajag jau tās laimītas liela. Ar tā mazajām jau pietiek. Pašam dzīvē ir daudz bijis vajadzīgs, lai pietiktu. Labi ir tad, ja tev pietiek ar to, kas tev ir. Un tas ir daudz. Ja tev viss ir un ir ģimene un ir mazbērns un ir tagad tādas lietas, kas man patīk, ko man patīk darīt, tas ir daudz. Un tas varbūt ir tas, kas kādreiz man ugunsdzēsēs beigās pietrūka, kad uz to darbiņu nenācu kā uz tādu foršu vietu. Šeit es nāku tā kā, te man viss pazīstams, te man viss patīk, tā kā šeit man viss forši. Tad, kad Lielupē taisīja tiltu Lielupes, tad tiem celtniekiem iekrita ūdenī celtnis. Un ugunsdzēsējiem lūdzu palīdzēt. Un tagad ugunsdzēsējs saka, klausies, tur apakšā lielgabals. Viņi saka, ko darām? Es saku, velkam ārā, ja viņš ir, bet puslausis. Labi, izvilka ārā. Bet vai tā drīkst uzreiz tādi likt kaut kur? Jā, pakonsultējas, aizgāju uz to iestādi, kur to lielgabalu ir ļoti daudz Jelgavā. Izstāstīju savu stāstiņu, ka mēs atradām. Viens jautājums bija, kur jūs liksiet? Mājās tur? Nē, es saku, mājās nē, ugunsdzēsējas priekšpusē. Cilvēki varēs redzēt. Es saku, varēs. Lieciet, atļaujiet dot. Problēma, uz kuru pusi viņu likt? Uz austrumiem vai uz rietumiem? Tā politiska lieta. Ir vēl tuvākā otra lieta. Vienā pusē policija, otrā pusē dome arī nevar nekādīgi. Ugunsdzēsēja ikdiena, tur pa tiem 30 gadiem tur arī traki gājis ir. Manā laikā es diez vai šādu vietējo Ginesa rekordu tagadēja ugunsdzēsēja pārspējas. Bija 28 ugunsgrēki vienā diennaktī. 28. Skaidrs, ka tas bija pavasaris, tur bija daudz kūlas ugunsgrēki, bet tur bija arī meždega un pamestas ēkas un dzīvojamās ēkas un fermas. 28 ugunsgrēki. Izbrauca viena mašīna, izbrauca otra mašīna, izbrauca visas mašīnas, Ēlē un Kānciems ar mašīnām arī izbrauca. Te ir tukšs, palikušies tikai inspektori. Nogājām lejā skatīties, dispečers saka, vēl 5 ugunsgrēku zēnu, jūs gribiet, brauciet. Paņēmām rezervas mašīnu, satikām šļaukus, aizbraucām, vēl dzēst ugunsgrēku kā virsnieki. Tik tālu jau būtu labi bijis. Ko nodzēsām, to nodzēsām, kas nodeg, tas nodega. Bet nostrādājamies ne pa jokam, visu izdarījām. Pēc tam pašās beigās sauc pie priekšniecības augšā, jo cietušais ugunsdzēsējs ir.
Nu, dabūjām pa mici. Tas iespējams tikai pie mums. Parādiet kaut vienu valsti Eiropā, kur ugunsdzēsēji vēl kaut ko tādu dara, saka Jelgavas ugunsdzēsēji, kuri ķērušies pie metināma aparāta un kļuvuši par automehāniķiem. No 2 norakstītām ugunsdzēsēju mašīnām sanāk viena jauna. Viņus ir gan fiziski nolietojušās pašas šīs plātnes, pēc tam fiksātori. Tālāk varētu būt viss šis lejā stiprinājums. Nu, šitais ir Jelgavas lepnums. Ļoti laba, skaista un ļoti dārga mašīna autokāpnes, kuras ir 42 metru garas. Viņu gatavoja priekš mūsu boksa augstuma, jo boksiņi redz cik zemu. Ja viņi būtu augstāki, tad mašīna būtu lētāka. Tā ir pati dārgākā un pati foršākā un pati skaistākā mašīna. Un labāk, lai viņi stāv nekā, ka jābrauc par riņķi. Par to, kas šobrīd notiek Latvijā, nu tas viss ir pietiekami. Tas ir tomēr uz labu tā optimizācija. Nu, saprotams, kur tiek slēgti depo, nevar uzturēt un tā un šitā, bet tas tiešām strādās. Mums vajag sev mierināt. Ja ir prioritāte šajā budžetā drošība, un ugunsdrošība un dzēšana ir viena no drošības veidiem, nu arī varētu būt civila aizsardzība, kura mums galīgi te nav nekā Latvijā no tās. Nav pat autiņos bērni? Nē, bija jau ļoti labi, tikai nevienam jau tās patversmes vairāk nevajadzēja, tās nolaida pa grunti un tādas lietas, ne gāzmaskas, tas bija nokalpošana un tā tālāk. Bet man tā cerība ir tāda, ka jā, budžetā tomēr ir mums prioritāte drošība. Nu, gan jau tiem ugunsdzēsējiem arī būs ziedu laika, bet manā skatījumā to momentu, lai nenokavē. Jo ko līdzi, ja tev ir labas mašīnas, ja nav to dzēsēju? Un cik tad tas dzēsējs, tas ugunsdzēsējs tur pamocās, viņam vairāk tikko, ka es sācu. Nu, viņam vairāk varbūt nepatīk. Viņš meklē, kur vairāk alga ir, kur ir labāks darbs. Un ja tie sāks iet projām vairumā, nu, tad jaunu ugunsdzēsēju dabūt 5 minūtēs nevar. Un vēl tur ik pa brīdim kaut kā runā, nu, mēs tās pensijas, kādi 50 gadi, uzliksim 60, paaugstināsim un nebūs ne poličiem, ne ugunsdzēsējiem tie 50 gadi. Nu, tas arī manā skatījumā ir tā kā ruguni spēlēties. Kaut kā jārunā vai to naudu kaut ko jāpadomā vai kādām citām lietām, lai to ugunsdzēsēju pieturētu ar kaut ko. Tagad jau daudz ironizē, ka tie ugunsdzēsēji mums būs tik, lai aizbrauktu līdz nodegušai vietai, lai nedaudz to apslacītu ar ūdeni. Ne, galvenais vajag slotu paņemt līdzi, lai varētu skaisti un tīri pamats noslaucīt pēc ugunsgrēka. Tā tur ugunsdzēsēji saka kādreiz. Būs jau labi. Domāju, ka visādi laiki ir bijuši un ir bijuši vēl sliktāki. Nu, taču pārdzīvosim arī šos.